Tieši pirms gada pēc mūsu ceļojuma uz Maskavu mēs izteicām pieticīgu prognozi, ka Maskavas un Sanktpēterburgas diskonakšu karaļa ansamblis Zodiaks no Latvijas uzstāsies arī nākamajā diskonaktī Rīgā. Nu, tas ir noticis. Bet šis te jums nav nekāds provinces disko. 5 gadu laikā Latvijas diskonakts ir kļuvusi par vērā ņemamu šovbiznesa pasākumu. Pēdējā gada laikā ar nedaudz atjaunotu sastāvu, kurā spēlē arī Jānis Lūsēns juniors un Aivars Gudrais, Zodiaks izceļojies pa visu plašo Krieviju, spēlējot klubos un festivālos. Un nav jau jābrīnās, ka viņš tur pazīst, jo Zodiaka albumu Disko Alians Padomju Savienībā izdeva 20 miljonos eksemplāru. Ar tādām tirāžām var lepoties Beatli un Pink Floyd. Bet kā tad ar spēlēšanu pašmājās? Mēs ļoti ceram. Mēs būtu priecīgi, ja kāds gribētu mūs dzirdēt. Nemazāk par ārzemju un vietējiem mūziķiem daudzgalvaino publiku prot uzkurināt pašmāju diskotēku pionieri Arvīts Mūrnieks.